Cilvēks labākajos gados. Teikt, gatavojos un arī pusmaratonam gatavojos. Kā tev liekas, kas ir svarīgākais cilvēkam? Sakārtot mentālo veselību vai fizisko? Ka maratons jau nav kājās, maratons jau ir galvā un numur viens ir mugurē. Jā. Un risinājumi kāds galvenais? Šodien ciemos Agnese Zirdziņa, Made Physio dibinātāja. Sāc, Agnese, tad stāstīt ar to, kā tu, tas galvenais, cik es sapratu, tavs lielākais pēdējais izaicinājums, ka tu tikko noskrēji maratonu. Kā cilvēks nonāk pušmūžā, runā parasti par vīriešiem, kad viņiem parādās pēkšņi moči, kas viņiem tur vēl parādās visādi trakie hobiji. Kā cilvēks labākajos gados pēkšņi izdomāja skriet? Jā, tā tad es jau skrēju sen. Skriešana ir man tā ir mana meditācija, tas ir mans sports, mana attiešana no ikdienas, mana tāda sirdslieta, kas man ārkārtīgi patīk. Un tāda mana distance vienmēr ir bijusi pusmaratons. Es neesmu sportiste, absolūti noteikti ne. Man nav nekādi vērā ņemami rezultāti, bet es cenšos to darīt ar vien labāk un veselīgāk. Un es diezgan ilgi jau sapņoju par to pilno maratonu. Un mans tāds mērķis bija, kamēr man vēl nav 50, un tas vairs nav tālu, noskriet to savu pirmo pilno maratonu. Un es par to runāju. Es tur gribēju iet uz Romu, gribēju aizbraukt uz Parīzi. Tad tur viss kaut kas, visādi apstākļi. Vienkārši neaizbraucu, atliku un laikam nebija drosmes. Un tad 21. janvārī, kad ir Agnesēm vārda diena, mans darba kolektīvs pateica, uzdāvināja man dāvanu, dalību pirmajā manā maratonā, Rīgas maratonā, un teica, beidz par to runāt, sāc vienreiz darīt. Un tas ir tas, ko es saku visiem cilvēkiem. Ja kāds mani pazīst, tad es vienmēr saku, beidz runāt, sāc darīt, beidz ēst, sāc vingrot. Tas nekas jau cits nav vienkāršāk, vai ne, kā celties un sākt darīt. Maratons, tas nav tāds pusmaratons vēl ok. Tas vēl tāds, arī nav jau 5 kilometri. Bet maratons toties, tas ir tāds diezgan stress organismam. Tu kaut kā gatavojies īpaši vai kaut kādi treniņi, kam tu sekoji pulsam vai uz sajūtām? Jā. Es pilnīgi noteikti gatavojos un arī pusmaratonam gatavojos, jo nedrīkst, ir pilnīgi pareizi, tāda augsta slodze gatavošanās, vai tas ir pusmaratons vai maratons, tas ir stress organismam, stress ķermenim. Un es gatavojos gan pēc pulsa, gan pēc sava uztura, gan miega, gan visa dzīvesveida. Tajā brīdī, kad man uzdāvināja šo dalību Rīgas maratonā, tad es nogriezu, ieslēdzu citu režīmu savai dzīvē, jo es arī esmu tikai cilvēks, arī man nesanāk normāli paēst, daudz strādāju un neatrodu laiku, un arī tā treniņu regularitāte arī ir tāda, kad sanāk, tad skrienu, un tad kaut kas tur nesanāca, un skrienu pārāk ātri, un nepietiekami piedomāju pie pulsiem, pie intervāla treniņiem, un ziemā vispār trenēties ļoti grūti. Jo ārā ir augsts un man nepatīk sporta zāles. Un tad es sev piespiedu arī iet uz svaru zāli, kas man nepatīk. Un tas ir maratona dēļ, jo man ir vajadzīgs spēks kājās. Man ir vajadzīgs, lai es nesabojātu savus muguras. Ir vajadzīgs muskuļu spēks, nepietiek tikai ar skriešanu. Treniņu process ir komplekss. Mēram tev aizņem laiku, tas kopš uzdāvināšanas? 21. janvārs līdz 17. mājas. Tad 6 mēneši var teikt. Nav 6 mēneši, 4 mēneši, jā. Bet tas jau nenozīmē, ka es sāku no nulles, es visu laiku skrēju, skrienu nepārtraukti. Bet varbūt tās ne tik daudz pievērš uzmanību daudzām lietām. Un šie mēneši bija ļoti labi manai veselībai, jo saka, un tā tas arī ir. Skriet maratonu 42 km, tas nav veselīgi, nav visiem jāskrien. Nevienam nesaka, tagad iet skrienot maratonu, nē. Tas ir tiešām liels slodzes organismam, locītavām saitēm, stresa ķermenim. Bet process, kamēr nonāc līdz tam maratonam, ir ļoti labs. Jo nav jau jāskrien treniņā 42 km. Treniņi jau ir normāli. Un tur ļoti piedomā gan pie pulsa, gan pie savas ikdienas, pie veselības, pie visiem veselīgiem ieradumiem. Kas grūtāk, pirms vai pēc sagatavoties, un kāds tas recovery process, cik ātri tev jau varēja brīvi jau
cik tu labi sagatavosies, tik arī labs būs tas recovery process, tā atjaunošanās. Jo es sapratu, jo tu vairāk sevī ieliksi, jo pēc tam ķermenim būs vieglāk tikt ar to visu galā. Es teikšu, ka es jau trešdien jau skrēju atkal. Un, ja svētdien bija maratons, trešdien man bija pavisam viegls, pilnīgi viegls skrējiens pa mežu. Un, pirmdien man sāpēja muskuļi, otrdien man vairs nesāpēja nekas. Un es domāju, tas, ko es ieliku, gan arī ar uzturu tieši maratona laikā, ar sporta uzturu, ko varbūt daudz saka, nē, es tur tās želēs neēdīšu, nē, viņas ir jāēd. Viņas ir jāēd, lai tu pēc tam ātrāk atjaunotos. Un tad, protams, arī visu fizioterapiju, masāža, limfadrenāža, pēc maratona. Jā, arī pirms ir jāparūpējās par ķermeni, nevar viņam tikai no viņa prasīt. Kaut ko izvairījies no ēdieniem arī, vai otrādi speciāli piedomāja, lai uzņemtu? Gatavošanās laikā? Jā, gatavošanās laikā. Tur man neiet viegli. Es esmu diezgan neesmu labākais paraugs tam, kā ir jāēd. Tātad manas ēdienreizes brokastis man ir 100% obligāts katru dienu, un pie tām es ļoti piedomāju, bet pārējais viss aiziet tā. Un es ļoti maz uzturā lietoju ogļhidrātus. Man nepatīk ne kartupeļi, ne makaroni, ne rīsi, ne maize. Un es kaut kā esmu pieradusi izvairīties vienkārši neēst. Bet tas ir viss praktizēšanas jautājums. Ir sev jāpieradina, ka ir jāēd arī tie ogļhidrāti. Un es vairāk domāju par olbaltumvielām, mazāk par to. Bet pie tik lielas slodzes tie ogļhidrāti ir vajadzīgi. Un tad es tur visādos veidos mēģinu sevi iespiest tos ogļhidrātus, sevi apmānīt un praktizēt un lietot. Un tomēr ir pirms tā maratona ir jāēd. Un treniņu procesā ir vajadzīgi. Mazliet, jā, bet es tā ļoti neaizraujos, bet es lietoju to, kas man ir nepieciešams. Man ir nepieciešams dzelzs, to es lietoju. Man ir nepieciešams magnīzs, kas kā visiem sportistiem, kur ir pastiprināta svīšana, muskuļu darbs, stress ķermenim. Protams, ir arī jāstrādā, nav jau tikai tā, ka es jau neesmu profesionāls sportists, un ir arī darbs. To es lietoju, olbaltumvielas papildus lietoju, un tas laikam arī viss. Vitamīnu komplekss lietoju to, kas ir sievietēm. Manā vecumā paredzēts tāds vitamīnu komplekss. Es lietoju ortomolu. Es domāju tos veidus, kādus tieši, kurus D-vitamīns vai... D-vitamīns arī ir obligāti. Jā, D-vitamīns arī lietoju. Bet neesmu liela teicamniece uz to regularitāti. Ja man ir disciplīna treniņos, tad man nav disciplīna lietojot vitamīnus. Tas ir normāli. Tas ir pilnīgi normāli. Man viņi ir pa brīvu. Un tāpat visi ir cilvēki. Tur pat nav jautājums par brīvu. Man ir nopirkts viss. Viss ir mani virtuvē. Man liekas, viens galds ir aizņemts ar dažādām pudelītēm, kur man viss kaut kas ir, ko lietot. Bet es to aizmirstu. Un tad, kad sajūtu, ka kaut kas īsti nav, tad pastiprināt sāk lietot. Bet es laikam esmu arī diezgan pārliecināti par to, ka ja mēs ieklausāmies savā ķermenī un mums tā intuīcija, ķermenis sajūtas ļoti daudz ko pasaka priekšā. Un varbūt, ka visu jau nemaz nevajag. Un arī uztaisot analīzes. Ja es uztaisu analīzes, un tad es zinu, šitas man tā kā bišķi pietrūks, tā D-vitamīns ir no zemes, man viņš ir jālieto, to es lietoju. Bet vai visu vienmēr vajag? Vai mums vajag ļoti daudz? Tā ir tāda, man liekas, arī mūsdienu problēma. Nedaudz tevi zinu. Es gribu pateikt to, ka tu esi 1% cilvēki. Tu esi aktīvs, tev bišķiņ darbs ir, tu jau to, ko teici, kā tu ēd, visiem ir otrādi. Ja mēs runājam par tevi, es piekrītu, ka tu esi tā klausījos, jau diezgan labi ēd. Tas, ka maz ogļhidrāti, tas ir diezgan labi. Daudz olbaltumu, tātad daudz arī šķiedrvielas, bet pārsvarā jau cilvēkiem ir otrādi. Pārsvarā ir otrādi. Un tas ir tas, ko es redzu, piemēram, savā. Tātad mums Mada fizioklīnika atrodas ofisu kvartālā, un tur ir ēdnīca. Un man patīk, kā es saku, man tas interesē, man patīk skatīties. Es tātad aiziešu šo ēdnīcu, stāvu rindā un redzu, ko cilvēki ēd. Un tie ir ofisu darbinieki. Viņi neskrien maratonu visu, es tā domāju. Lielākā daļa, cik vispār ir procentuāli, kas tādā paaugstinātā fiziskā slodzē dzīvo. Un viņi ēd tik ļoti par daudz visus tos ogļhidrātus. Viņi ēd tik ļoti daudz un neveselīgi. Man liekas, kur taču domā, cik tiešām to visu patērē pa dienu? Nē.
Vai to Es visu varu vajag? pateikt savu pieredzi. Savu pieredzi nekad neesmu bijis tāds, varbūt skolas gados baigi slaidais, bet es vairāk vai mazāk arī tagad biju pauzīts. Visu laiku 2 reizes nedēļā volejbola treniņš, bet man galvenais grēks ir ēdiens. Es tā kā zinu, tu zini, bulciņa ir slikta. Un tā tālāk, kad tu neesi tajā industrijā, tu nesaproti, cik īstenībā tas nopietni tev kaitē. Tev tā kā, jā, slikti, bet tā kā. Un tad tu saņem to statistiku, un tagad pēdējā laikā es baigi arī saņēmies, jo tā statistika ir Latvijā baigi sūdīga. Mēs principā mirstam ārā tā, ka, no 100 cilvēkiem, kas piedzimuši 80 gadus, sagaidīs 2. Vissliktākā statistika. Mēs neesam īpašais amerikāņi resnumi. Noteikti. Jā, cukuru patēriņš bērniem Eiropā ir numur 1. Man liekas, bija 30 kg. Tas vispār liekas. Par bērniem tas man satraucas vairāk. Tā kā tu varbūt tā kā zini, bet arī tā nepievērs uzmanību. Un otrs teiciens, kas ir ritīgi, uzmanība, tas ritīgi ir patiesība. Pirmo pusdzīvi tu sevi bojā, otro pusdzīvi tu sevi labo. Bet es jau tā kā zināju, un nav tā, ka nezinu cilvēku kaut kā, bet nezinu, cik tas tiešām tās sekas, jo statistika mums ir baigi čābīgā, man liekas. Ja tev tā neliekās. Pilnīgi noteikti, bet, ja mēs runājam par tādu arī, ne tikai par uzturu, bet arī vispār par tādiem kustību ieradumiem un ieradumiem ģimenē, tad viss jau sākās no tās bērnības, no vecākiem. Es varu teikt, ka tā mana pieredze rāda to, ka tātad es strādāju ar ieradumiem un ar pusauģu grupām. Un pie manis atved uz fizioterapiju, jo parasti atved bērnus uz tādām grupām, kuras īsti, kuri netrenējās kādā futbolā vai hokejā vai basketbolā, ja, bet viņiem vajadzīgs ir kustēties, un varbūt vairāk tā fizioterapeitiska pieeja. Un ko dara vecāki? Viņam tātad šim bērnam ir palielināts ķermeņa svars. Viņš ir nācis visu gadu pa vidu starp mācībām, skolu un mūzikas skolu. Viņš ir atradzis 1 reizi nedēļā vietu tai vingrošanai vai peldēšanai vai kādām fiziskām nodarbībām. Un pienāk brīvlaiks, un tad man šķiet, tad beidzot mēs varētu pastrādāt tā kārtīgi, jo kas ir 1 reizi nedēļā, tas ir tikai ķeksīts. Un vecāks saka, nē. Tagad viņš atpūtīsies. Man liekas, kā taču izmantojot to brīvlaiku, beidzot tas bērns varētu. Kā tad viņš atpūtīsies? Bet tiešām viņš ies ar riteni ārā braukāties? Nē, viņš sēdēs, viņš turpinās to savu foršo veidu ar planšeti, telefonu rokā. Un vai tas ir tas, kā mēs veidojam ieradumus? Nē. Tam ieradumam būtu jāizveidojas tajā vasarā brīvlaikā, ka viņam izveidojas ieradums kustēties. Jā, Man ir meita tagad tādā vecumā, 10 gadi. Man tieši strīds mājās ir ar māti. Viņa uzskata, ka vasarā vajag atpūsties. Man liekas, 5 nometnes, 8 treniņu nedēļā. Nē, es tur pārspīlēju. Bet tā kā jādod virsū ir. Tas ir tas laiks, kad organisms paņems visu. Tu tiksi galā ar visu slodzi. Ja kaut vai katru dienu, ja tev ir tāds, nezinu, 1 diena volejbols, 1 diena peldēšana, tas tikai nāk pa labu. Protams, nevajag pārspīlēt, arī bērnam nevajag pārspīlēt ar slodzi, jo bērnam var rasties nepatika, un viņš varbūt negribēs vispār neko darīt. Pārspīlēt nevajag, bet tādās normas robežās, ja mēs runājam tikai par kādām, par to, nezinu, kaut vai 2 stundas dienā saglabāt to treniņu procesu, jo tas ir ieradums. Un ieradumi veidojās darot, praktizējot. Viņš neveidojās 1 reizi nedēļā. Ir jābūt vismaz 2-3 reizēm nedēļā. Un tā vasara ir labs laiks, kad izveidot tādus ieradumus. Un pēc tam, ejot skolā, viņam to vajadzēs, viņš gribēs to darīt. Nevis būs ar mokām un ar varu jāpiespiež kaut ko darīt, bet pārspīlēt arī nedrīkst ar slodzi augošam organismam. Tur jābūt gudram. Kāds bija tavs laiks? 4 stundām, 3 stundas, 56 minūtes. Es ar to ļoti lepojos. Ok, ātrums. Tas ir labs ātrums, nesportistam, un man nav sportisku ambīciju. Bija lūzuma punkti? Pēdējie 3 kilometri. Viss, jā. Bet tas nebija viss. Es esmu kādreiz skrējusi pusmaratonu, kad man gribas pāriet soļos, un man liekas, kāpēc man to vajag, kāpēc es sev to nodaru. Bet te nebija. Un es zinu, kāpēc, jo
Pirmkārt, tā apkārt enerģija bija, es nezinu, tik ļoti pozitīva. Es nezinu, kas to nodrošināja, bet tie cilvēki, visi mūzika, muzikanti, atbalstītāji un pārējie skrējēji, tur bija tik ļoti virmoja gaisā tā pozitīvā foršā enerģija. Un es sevi biju noskaņojusi tā, ka man nebija nekāda ambīcija. Cerēs pusmaratonā man gribas noskriet kaut kādā noteiktā laikā. Te man bija vienīga ambīcija noskriet līdz beigām. Ja es iekļaujot 4 stundas 15, es esmu laimīga. Viss. Bet es skrēju, un es visu laiku pie sevis domāju, un biju ārkārtīgi pateicīga savam ķermenim. Par katrai savai ķermeņa šūniņai, kas ar mani sadarbojās, kas man neliek apstāties, ka es jūtu pie 30 km, man tāds krampīts kājās sāk raut, man jau ir mazliet tā kā grūti, bet ne, man negribas apstāties, jūtos labi, es varēšu, man ir sajūta. 4 stundas par ko tu domā? Es šeit domāju tikai un vienīgi par to, cik es esmu laimīga, ka es varu kustēties uz priekšu. Goda vārds, es nedomāju nevienu brīdi neko, ka man to nevajag. Nē, es tiešām, man bija kaut kāds tāds saviņojums par katru to, kas tika pār 25 km, kas ir jau, tas ierastais 21 km, un pār tiem 25, man liekas, es to varēšu, es jūtos labi. Ārprāt, cik tas ir kolosāls sajūta, cik daudz cilvēku, kuri nevar kustēties, kur ir slimi, kuriem nav tādas iespējas, un kur varbūt arī neuzdrošinās, viņi nezina, ka viņi var. Tāpēc, ka viņi nav pamēģinājuši. Es domāju, ka baigi ļoti labi tev palīdzēja tā sagatavotība. Jā, un tavu profesiju. Es nezināju, varbūt mana profesija, es nezināju, vai es esmu pietiekami sagatavojusies. Es nezināju, jo vienmēr ir tā sajūta, ka kaut kas pietrūkst, ka neesmu līdz galam. Jo pirms 6 nedēļas pirms maratona es salūzu pilnīgā bedrē. Pilnīgā. Tā, ka es nevarēju 5 km noskriet. Tā kā psiholoģiski vai? Nē, fiziski. Varbūt psiholoģiski. Pārtrenējies vai? Es domāju, ka man sakrita viss, gan darba, protams, normālais stress, kas ir normāli, ja mēs kaut kādu uzņēmēju darbību veicam, tad bez tā jau nekur nevar iztikt. Un laikam, ka tas stress summējās par daudz, gan fizisks, gan morāls. Un 6 nedēļas pirms maratona es nevarēju, es izēju skriet, un es nevaru nošķiet 5 km. Man vienkārši gribas apstāties, man vienkārši fiziski nav spēka. Un tad es konstatēju to tā. Kas notiek? Ok, bedre ir normāls treniņu process. Tas, ka tu nonāc bedrē, tas ir normāli. Bet kāpēc es jūtos tik vāji? Un tas sapratu tā, tad, ko ēdi? Ko tu pēdējo nedēļu ēdi? Kas tevā šķīvī ir? Tur ir viens olbaltumvielas, man nav ogļhidrātu. Tad es saprotu to, ka ir laikam mazliet pārslodzes, slikti guļu, un tā kā ir kaut kāda pārslodze vajadzīgs atpūsties. Un es atpūtos, norāvu pilnīgi tā kā stopkrānu uz 2 nedēļām, jo es biju spiesta braukt uz Spāniju, un uz 1 nedēļu pastrādāt, un otru nedēļu man vīrs uzdāvināja jogas retrītu Spānijā. Priekš man, kas ir aktīvs cilvēks, tas likās kādas šausmas, kā es to varēšu. Kā var vienkārši tā neko nedarīt. Un starp tām guļošajām jogas nodarbībām vēl ir siesta pa vidu, kad ir atkal jāiet gulēt. Un izrādījās, ka man to tik ļoti vajadzēja. Tik ļoti to vajadzēja, pēc tam atbraucu atpakaļ, un man ir atkal enerģija, un es atkal visu varu darīt. Un es esmu pēdusi, izgulējusies, atpūtusies. Un tas ir kādreiz ļoti, ļoti vajadzīgs. Apzināties un saprast. Nevis... Man iepriekšējais podcasts bija ciemos Anete Namiķe. Viņa 23 gados, es domāju, sasniegusi sportā tik, cik lielākā daļa visā mūžā. Viņai tur bija 2 treniņi dienā, un gan izklausījās, ka salauza gan psiholoģiski, jo tur neļāva īsti visu laiku traumas, neļāva atpūsties. Salauza gan fiziski, gan morāli tik daudz, kad vienkārši 23 pateica, ka būtu jāsāk pelnīt, taisīt karjeru, pateica, ka viss pietiek. Jā, tur laikam atpūta ir baigi svarīgākais. Un tas nav tikai sportā. Jā, tas nav tikai sportā. Arī tiem uzņēmējiem, kuri dara arī mentālu darbu, tas ir tik ļoti svarīgi apzināties, kurā brīdī tur jāapstājās. Un tā atliktā veselība. Cilvēki, man liekas, viens no taviem jautājumiem bija par to, kas šobrīd ir vistrakākā lieta. Tā ir atliktā veselība. Cilvēki atliek. Šitas projekts man beigsies, tad es sākšu domāt. Nesākstu domāt.
Tas tāpatās, kā es sākšu, izklausās apmēram, es sākšu ēst veselīgi, tad, kad lielveikalos būs tikai veselīga pārtika. Nu, tas nekad mūžā nenotiks. Ja? Bet es arī ar šito baigi grēkoju. Es diezgan daudz strādāju. Bet es pats to nejūtu. Man visi apkārt saka, ka not normāli. Man pirms brīvdienas gribu aizbraukt uz darbu. Vienalga, es aizbraucu kaut uz nulli, tev pakārtot. Bet tu dari tāpēc, ka tev tas patīk. Jā, bet man ir, es pat nezinu, cik es nedēļā stundas strādāju. Es domāju, tuvu 100. Daudz, bet es tā kā nejūtu to. Es vakarā aizbraucu pārēdā, kad pieslēdzu datoru. Vai tur, bet es esmu ievērojis jau pēdējos, kādreiz vispār bija crazy. Es pat Ziemassvētkos strādāju un tā, bet tas man nebija kaut ko man spieda. Man vienkārši tā gribējās. Un jau kaut kādus 10 gadus ievērojis, tu strādā, un organisms vienkārši vienā brīdī pasaka uz redzēšanos. Tieši tā. 3 dienas vienkārši mēs saslimstu. Nekā. Vienkārši nekā. Ja tu savādāk nesaproti? Jā, vienkārši noliek. Un tāda temperatūra bišķiņ tā kā kaut kāds 3,75, 3,78, 3,8. Tā kā tu nesaproti, 2-3 dienas vienkārši noguli, viss atkal. Tad es saprotu, ok. Bet es tagad atsācu sportot, bišķi vieglāk es jūtu. Es tagad volejbols, jo sports ļoti ir. Kā tev liekas, kas ir svarīgākais cilvēkam? Sakārtot mentālo veselību vai fizisko? Abas. Ja es uzskatu, ka fizisko, jo tad, kad tu sakārtos fizisko, viņš sakārtos mentālo. Bet, ja tev būs ar tā mentālā veselība, kas ir mentālā veselība? Mentālā veselība jau nav tad, kad tu esi nonācis kaut kādā saslimšanā. Tas jau ir tavā brīdī te un es. Ka tu apzinies savu ķermeni, tu apzinies savas vajadzības, tu apzinies savas prioritātes un tu ar tās arī sakārto. Tur jau, un ja tev, tas nav tikai, saprotu, nav jēga. Piemēram, manā ikdienā tad ir ļoti daudz cilvēku, kuri atnāk uz nodarbību, kuri nāk uzturēt, piemēram, savu veselību. Viņi nāk vingrot. Viņš mājās viens pats nevar, sporta klubā viņš negrib, viņš nāk pie fizioterapeita vingrot. Tādu ir ļoti daudz. Un tātad viņš atnāk, viņš runā par visu apkārt, tikai ne par sevi. Es tās visu zinu par mājām, ko ēdu, ko dara bērni un tā tālāk, bet viņš nerunā par sevi. Viņš vingro to, ko es viņam lieku. Es saku, un kāda jēga no tā? Tu neesi pieslēdzies savam ķermenim pilnīgi nemaz. Neesi apzināts tajā brīdī. Tu vienkārši mehāniski izpildi vingrinājumus. Jā, labi, tu esi izkustējies, skābeklis ir pakustējies pa tavu organismu, ok, bet tu neapzinies savu ķermeni, tu neesi klātesošs. Un kas ir pats svarīgākais? Cilvēka līdzestība visā, ko tu dari, un tāpēc mēs nevaram atšķirt mentālu no fiziska. Ja tava galva nebūs klāt pie taviem muskuļiem. Nē, tur ir skaidrs. Es vienkārši ir tā, ka tas tāpatās kā bezpajumtnieks un arī uzņēmējs, vienalga, cik viņš ir veiksmīgs, visi grib vēl labāku dzīvi. Tā atšķirība ir, ka viens dara, viens nedara. Un man liekas, ka lielākā daļa mūsdienu, es nerunāju par kaut kādām klīniskajām veselības mentālām problēmām, bet lielākoties tādas ikdienas cilvēkam tad prioritātes uzskatu, kad ir sāc ar sportu, un tas mentālais pavilksies līdzā. Gan tā kopiena, gan tie cilvēki. Bet, ja tev tas mentālais nebūs, tu nesāks to. Tu nesaproti, ka tev vajag to sportu. Tur ir, cāls, kā tur bija tā vista vai ola. Bet, kurš tad būs tas pirmais? Un visam jābūt balansā. Un, protams, piespied sevi. Ja tu nevari savādāk, man ļoti patīk šis teiciens sāc praktizēt. Ja tu nevari sadakt, tu sevi vienkārši piespied. Es tagad pieceļos un uztaisu 10 pietupienus. Vienalga pieceļos 10 reizes pirkskalos. Piespied sevi to darīt. Tev nāk... Droši vien pacienti bijuši par šiem gadiem. Jā. Kas ir lielākais izaicinājums? Motivācija vai disciplīna? Redz, tad, kad pacients pie manis atnāk, viņam jau kaut kas sāp. Tātad tā motivācija jau krikšķīts, jo tur ir mazliet krikšķīts ir parādījies, jo viņš jau ir atnācis. Tātad jau viņam mazliet tā motivācija kaut kāda ir. Neviens jau viņu nav piespiedis atnākt. Tad, kad es strādāju slimnīcā, tad viņi vienkārši nonāca ar ātro palīdzību bieži vien. Bet ambulatorā praksē, protams, viņš jau ir pats atnācis labprātīgi un vēl samaksājis par to naudu. Tātad jau viņš ir mazliet motivēts. Disciplīna ir grūta, bet tas jau arī iet roku rokā disciplīna un motivācija. Tu pietiekam motivācija, tu tur spēj sev disciplinēt. Es baigi piekrītu, es neticu motivācijai īsti. Motivācija nāk un iet. Tas tāpatās, kā tu tagad stāstīji par to maratonu. Tev ir jāliek sevi grožos. Ja tev nav disciplīna, tu neko nevari panākt.
Motivācija agri vai vēl. Viņa vienu dienu ir, otru dienu nav. Cilvēkiem dažādi. Tā motivācija var būt dažāda, jā, un es atbalstu jebkādu motivāciju. Vienalga, man, piemēram, mani motivē un disciplinē tad, ja es piesakos kādam, piemēram, skriet maratonu Romā. Tātad es samaksāju naudu, nopērku lidmašīnas biļeti, visiem izstāstu, ka es to darīšu, taču nevaru pievilkt. Ja? Man komanda uzdāvina, protams, man komanda uzdāvina man dāvanu, skriet maratonā, un godīgi sakot, tad, kad man bija kaut kādā treniņa procesā, likās, ka diez vai es to varēšu, tad nē, es savu komandu nevaru pievilkt. Nē, viņi man tic, ka es to varu, tātad man tas ir jādara. Katram sava tā motivācija. Ja? Vai tu kaut kur piesakies, vai tu gribi būt smukāks un tievāks, vai tu gribi, uzlabot to savu veselību, bet ar to veselības uzlabošanu ir ļoti viltīgi. Cilvēks saka kaut ko darīt ar sevi, un viņam vairs nesāp. Man jau vairs nesāp. Jā. Man jau vairs nesāp un aizmirst par to, ka tev sāpēs nākamreiz stiprāk. Un tev būs daudz grūtāk. Diska trūcas un abas gūžas. Un es tā kā bišķi patrenēju, kaut ko tur mājās padaru. Jau labi ir, es varu maukt. Un 2 mēneši un katru reizi ir arvien grūtāk. Un ja tu neko nedarīsi, tad katrs tas pārsinājums var būt vienkārši tāpat bēdīgāks. Pa maratonu bieži runāja, ka maratons jau nav kājās, maratons jau ir galvā, un tas jau nav tikai pa maratonu, tas vispār par sportu, par uzņēmēju darbību. Nav pat veiksmīgu, jebkurā īstenībā. Tas ir, tāpēc es vienmēr esmu uzskatījis, ka tā disciplīna nāk un iet. Tāpat motivācija. Kā motivācija, tāpat kā, mīlestība vai viss kaut kas tāds tauriņu uzplaukst un noplaukst, bet tas galvenais ir viss strādāt, to disciplīnu kaut kā, mēģināt to uztaisīt par habitu kaut kādu. Jā. Un tad tas viss aiziet. Es uzskatu, ka ir, jo man, piemēram, par to strādāšanu visu, man tas ir tā izveidoja, es jau nejūtu. Man jau tas nav tā kā tas nav, man nav tā kā grūti vai kā. Man tas tāpēc, ka tu dari to, kas tev patīk. Man arī ir tāpatās. Es arī strādāju, es aizēju mājās, pirmais, ko es izdaru, atveru datoru. Tas nav labs ieradums, jo aizjot mājās vajadzētu pievērsties mājām, ģimenei un pārējiem. Jā. Bet kaut kā laikam tā dzīve, manā gadījumā man ir izauguši lieli bērni, un tas mans uzņēmums ir mans bērns, kuras turpinu audzēt savu tagad 3. bērnu. Ja? Un man tas ārkārtīgi patīk, un es tieši tāpat kā tu varu aizbraukt brīvdienās uz darbu. Es varu aizbraukt. Un ja vien mani mājās nedisciplinētu mans vīrs, kurš pasaka, ka nē, mums būs brīvdienas tur, un mums ir jādara tā un tā, es droši vien, ka būtu darbā. Tāpēc ģimenē ir vīrieša enerģija un sievieša iņu un jaņu, viens tāds. Kā tu runā, pretpoli pievēlkās? Ne tikai tas, bet ir jābūt vienam, vai tie pretpoli, vai, protams, bet ir jābūt kādam, kurš pasaka, pietiek. Jā. Pietiek, jā. Kas nenotiks tajā svētdienā, ja tu to nedarīsi? Mēs tā kā sportu parunājām, nedaudz pieskārāmies uzturam, suplementiem, bet ir, man liekas, viena ļoti svarīga lieta, kas, man liekas, arī tavā jomā ir fizioterapijā, ko cilvēki nenovērtē. Un tas ir miegs. Kādas tev liekas, cik tas ir nesvarīgi, runājot par fizisko, gan par mentālo, par atjaunošanos un Ļoti, ļoti svarīgi. Es to ārkārtīgi novērtēju. Šobrīd es esmu tādā vecumā, kad hormoni dara savu, un es neguļu. Es par to nebaidos runāt, jo es arī biju tuvu tam pagājušā vasarā, ka es nezināju, kas notiks tālāk. Ja tā turpināsies, ka es 2 naktī atveru acis un vairs nevaru aizmigt. Un, ja es neesmu izgulējusies, man tas dzena pilnīgā stresā, izmisumā. Man vajag izgulēties. Un katram ir savas tās stundas. Varbūt citam pietiek 6 stundām, citam vajag 8 stundas. Tas arī ļoti individuāli. Bet miega kvalitātei un miegam ir ārkārtīgi nozīme visā. Jā. Un miega kvalitātei. Viens ir tas, ka mēs atkal mehāniski guļam, bet vai mēs atpūšamies. Un tur to faktoru ir ļoti daudz. Viens ir pa miegu, es vienkārši zinu, ka man tā bija ilgstoša problēma, tāpēc es tā bišķi vairāk zinu. Viens mazs lifehacks, kad tu pa nakti pamosties, tev pārsvarā gribās iet uz toleti. Neaizej. Tā nopietni, tu vienkārši aizver acis un guli tālāk.
Visbībā Būs kārtībā, jā? Gulta būs sausa. Es katru nakti tā ceru, ka pāries, jā. Ir tādi cilvēki, kas tā kā, pamosties, tev automātiski gribās aiziet uz toaletu, un tie, kas uzreiz var nolikt galvu un gulēt tālāk, viss ir kārtībā, ejiet. Bet, ja pamostās un tu nevari vēl aizmigt kaut kādu pusstundiņu, tad vienkārši neej. Strādā ļoti labi no personiskās prakses. Viss ir kārtībā, gulta ir savs. Tas tāds, bet tas miegs un naktīs celšanās un neaiziešana gulēt, tu varbūt aizēji, bet nevar izgulēties, 8 stundas izgulēties, tas ir baigā problēma. Jo, smadzenes ir jāatpūtina. Bet tas ir atkal, kas tad ir tas miega laiks, tā gulēšana, tas ir spogulis tam, ko darīja pa dienu. Spogulis tam, ko tu esi darījis, kāda ir tava dzīve. Ja tu visu dienu esi tajā stresā, tev galva strādā, ir mentāla pārslodze, tev galva turpina strādāt arī naktī. Tu neesi bijis ārā, neesi bijis izsteigājis, neesi ieelpojis svaigu gaisu, tavs ķermenis nevar attiekt no tā. Viņam vajag kaut kādu pārslēgšanos. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti labs arī tāds veids, kā pārslēgties no darba uz mājām un uz to vakara miegu. Ej kājām. Nebrauc ar mašīnu, lai te ir ilgāks laiks, ko tu pavadi no darba līdz mājām. Lai tavu galva iztīrās. Nezinu, aizēju pasporto, aizēju uz sporta zāli, bet ja neeju uz sporta zāli, tad aizēju vismaz kājām kādu gabalu izstaigājies. Un tas pats ir arī ar fizisko slodzi. Ja cilvēks ir pārslodzē, ja viņam ir pārāk liela fiziskā slodze un vēl vakarā, tad arī miegs ir traucēts. Tāpēc ir ļoti jādomā pie tās fiziskās slodzes. Miega kvalitāte ir ļoti saistīta ar tavu pulsu. Maksimāli galvenais ir divas lietas, kas 80% tie, kas nevar aizmigt, atrisinās uz sitienu. Pirmais ir plus mīnus 15 minūtēs vienā laikā ej gulēt un vienā laikā celies. Otrs ir maksimāli dabū lēnu pulsu. Ne treniņi, pirms ēšanas. Neēst vēl. Jā, neēst, zilie ekrāni. Ļoti kortizolam nepatīk, kad ir kaut vai mini gaismiņa. Visu tumšu uztais melnu. Un 80% jau ir krietni uzlabosies. Šitās principā censties lēni, jau vakarā izslēdz jau kaut kādas tumšas stundu iepriekš, jau tur maza gaismiņa, lai stāv, jau smadzenes sāk saprast, ka tūlītās būs jāiet gulēt un vienā laikā, un ja tu dabū diezgan pulsu zem 60, tas uzreiz tev būs miega kvalitāte. Pulsu zem 60 var dabūt arī pareizi trenējoties. Jā. Ļoti treniņi ir, un uzturs ir arī tas, protams, bet es tur tā kā pieļauju tie, kas domā pa miegu, kad jau viņš plus mīnus arī domā arī pa ko viņš ēd un kaut ko vismaz kustās. Tas ir tāds, jo miegs man bija milzīgi. Tu kā nevar atslēgties. Un es meklēju visu kaut kādus risinājumus. Man bija baigi traki. Es varēju līdz 3 neaizmigt. Tu nevari aizmigt, tā kā no vakara nevar aizmigt. Jā. Tad, ja tu no vakara nevar aizmigt, tavs organisms ir stresā. Viss kaut kas, domā, stress. Tavs galva neapstājās, tas karusels tev iekšā neapstājās. Jā, pat nevis viens ir tas stress, bet tad, kad es sāku to savu uzņēmēju darbību, man kaut kā viss sākumi visur vienmēr baigi labi aizgājuši, un tāds, es nezinu, kāds latviski ir tāds excitements, tāds saviļņojums. Tu vēl gribās to un to, un tu vēl vakarā domā, rītā pieslēgšu to vēl izdarīšu, to, un tu vienkārši kruķī sevi. Jā, šis te ir jāslēdz ārā baigi. Bet es izdarīju vienu kļūdu. Es nevarēju atslēgties. Tad es izdomāju, bet tas jau bija sen. Man tā jau laika jau problēma. Tas bija pirms kaut kādiem 5-15 gadiem. Un es sāku vakarā, lai pārslēgtos no darba, apzināti sāku spēlēt datorspēli. Milzīgi kļūda. Tā ir milzīga kļūda. Jā, zilais ekrāns un datorspēle. Tu jau nekur neesi pārslēdzies. Tu jau to pašu turpini, to pašu, ko tu darīji, jo dzīve jau viss ir viena datorspēle. Tu vienkārši turpini citā. Jā. Labi. Bez miegs, kas šobrīd ir Latvijā, ja mēs runājam par fizioterapeitu
top vaina un top risinājums? Tu domā, ka biežākais pacients, biežākā sūdzības un to cēlonis. Muguras sāpes tas būs noteikti tādā ambulatorā praksē. Es šobrīd esmu nost no klīnikas, no stacionāra darba. Tur bija citas vainas, tur bija ļoti daudz sirds asinsvadu saslimšanas, ar ko es strādāju. Bet šobrīd ambulatorā praksē, protams, tā ir mugura un izdegšana. Izdegšana darbā. Tas pats, par ko mēs runājam. Jo arī tās mugura nevienmēr, tad, ja tev sāp mugura, nevienmēr tas nozīmē, ka tev sāp tā diska trūce vai protrūzija, vai tur ir kāda klīniska problēma. Bieži vien tas ir no tā paaugstinātā stresa, kurā mēs dzīvojam. Muskulis ir visu laiku sasprindzis, un tas rada sāpes. Tā izdegšana, tas jau arī tas ir, ka mūsu organisms vienkārši ir pārslodzē. Numur viens ir mugurē. Mugura, jā. Un risinājumi kāds galvenais? Vingrot, jā? Vairāk kustēties. Tas, ko es saku visiem, jā, mazāk ēst un vairāk kustēties un mazāk stresot. Viss ģeniālais, baigi vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši. Celies un dari. Jā, viss tad paldies par, kad atnāci ciemos. Paldies, ka uzaicināji. Bija diezgan interesanti, kur ir dāvana no Prēmu. Es nezinu, vai tu esi lietojusi magniju ar D mūsu jauno. Ļoti labi, paldies, es lietošu. Es pilnīgi noteikti lietošu, jo tas ir tas, kas man lietas, manā ēdienkartē šis ir dažas lietas, ko cilvēkiem vajadzētu mūsu platumgrādos katru dienu, visu mūžu līdz pēdējai dienai. Magnijs, D, omega. Un tad, protams, pareizi ēst, sportot un gulēt. Sportot un gulēt un pareizi ēst. Tieši tā. Jā, super, paldies tev. Paldies tev. Tad jau